Ja runājot par kādu sociālu grupu un tās pārstāvjiem ilgstoši tiek lietota naidpilna un degradējoša valoda, tas pakāpeniski izmaina sabiedrības attieksmi pret šo grupu, un tādējādi ne tikai tiek normalizēta sociāla naida klātbūtne tiešsaistē, palielinās naida noziegumu izdarīšanas risks, bet vienlaikus un nemazāk svarīgi tiek veicinātas arī dažādas slēptas vai netik labi vienmēr pamanāmas sociālas vardarbības izpausmes, kā diskriminācija, sociāla izolācija, dažāda aizsprieduma izplatīšana. Naidruna ir bīstama, tai ir jāpievērš uzmanība dažādās tās izpausmēs. Tā apdraud gan cilvēku dzīvību, gan drošību, gan lielā mērā grauj to cilvēku, kuri jau tāpat atrodas ievainojumā un marginalizētā pozīcijā dzīves kvalitāti. Mēs arī esam Latvija! 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 Pēdējo 2 gadu laikā Latvijā fiksēti vairāk nekā 2400 naida runas gadījumi, no tiem puse pret LGBT+ kopienu. Tāpēc dari savu balsi dzirdamu. Piedalies aptaujā Safespace.lv/aptauja.